Superbēbīte Kate šajā pasaulē ieradās saulainā rudens rītā. Arī visa nākamā diena bija tikpat skaista. Tāpēc šobrīd mēs iesim mazo Kati apraudzīt un sapratīsim, kā jūtas viņas vecāki. Tieši pirms 24 stundām bez 10:10 pasaulē nāca māmiņu kluba Superbēbīte. Iesim viņu aplūkot. Var nākt iekšā. Kate ir pamodusies un ir gatava sagaidīt savus pirmos viesus. Čau, mazo čiekurī! Viņa pateica labrīt skaidrā latviešu valodā. Māk runāt, dziedāt, dejot. Bišķiņ sakautrējusies ir, bet vispār māk. Un māk omleti uzcept. Mazā superbēbīte Kate ir jau nodzīvojusi šajā pasaulē veselu dienu. Alises un Arvīda ģimenē viss ir mainījies, protams, uz labu. Esot parādījusies atbildības sajūta, dienas ritms ir mainījies un ir tik daudz, kas jāapgūst, lai Katei klātos labi. Kāda Katei bija pirmā nakts? Pirmā nakts bija ļoti rosīga, jo viņa visu pēcpusdienu saldi nočučēja 6 stundu garā miedziņā. Es viņu nemodināju, jo man ārsts saka, ļauj kā bērniņš grib, tā pirmajā dienā jādara. Protams, tad Anīts aizgāja gulēt, es ļauju izgulēties. Pusnaktī viņa pamodās un paēdām, un tā mēs līdz 6:00 no rīta komunicējām. Alise nesaka, ka ir ļoti nogurusi, taču cer, ka Kate tomēr naktīs vēlēsies saldi čučēt. Kā tev gāja dzemdībās? Es neteiktu, ka tas bija tik ļoti viegli, kā man sākumā likās, ka tā tam vajadzētu būt, ka tas tā varētu būt vieglāk, jo es nelietoju nekādu anestēziju, un es brīžiem domāju, ak, studies, kur man bija prāts tajā brīdī tādu lēmumu pieņemt. Ja tu anestēzija tā arī ir. Līdz brīdim tu domā, ka nevajag, tā kā ir pavēl, tad tu sāc saprast, ka tomēr varbūt vajag. Arvīdam gan šķiet, ka dzemdības neesot bijis nekas traks. Viņš darījis visu, lai palīdzētu Alisei, un viss ir izdevies. Un viņi ir laimīgi satikušies. Kate, tu jau zini, ka tev jāaug lielai, veselai, stiprai? Jā? Tu jau prieks un atsaraugs tāpat būs visiem. Pīzes sapīt, jā? Un lai tev dieviņš stāv klāt visu laiku, jā? Tev un tavai vecākiem. Kā jau pirmajā dienā pieklājas, mazo superbēbīti nāk apraudzīt ārsts neonatologs, lai uzzinātu, kā mazulīte jūtas, kā māmiņai sokas ar krūtsbarošanu un apkoptu mazo nabiņu. Ja šodien cilvēks guļ ilgāk par 3 stundām, tad ceļam viņu augšā. Ja viņa grib celties ātrāk, tad, protams, tad, kad viņa grib, tad arī liks piekpurūts. Ja? Otrā diena nav viegli priekš bērna. Viņi tiešām adaptējās, viņi sāk saprast, kur viņi nokļuvuši, kas ar viņiem noticies. Ja? Un īstenībā otrā diena un arī nākošā nakts būs pietiekoši sarežģīta. Ja? Parasti ir tas saucamais otrās nakts sindroms, tusīši. Tad ēsta, kakāt, tad raudāt, tad atkal viss no sākuma. Ja? Un tas ir tas, kāpēc vecāki saka, kāpēc pirmās 2 nakts ir tik grūtas. Ja? Pirmajās dienās bērniņš daudz šķauda, ir sajūta, ka mazulim aizlikts deguns, taču tam visam tā ir jābūt. Arī ādiņa adaptējas un var parādīties pumpiņas vai sarkani pleķīši, taču tam nav nekāda sakara ar alerģiju. Katei ir arī neliela tūska pactiņām, kas parasti bēbīšiem pāriet 2 nedēļu laikā pēc piedzimšanas. Jūs jau drīz arī sāksiet saprast, kāpēc viņa raud. Vai viņai vajag nomainīt dupsi, vai viņai vajag ēst, vai viņa grib, lai vienkārši paņemt rokās. Ja? Svarā mēs tagad pāris dienas, kamēr jūs esat nodaļā, bērniņu pasvērsim, un svarā viņa krītās. Pirmās 2-3 dienas visi bērni krīt svarā un zaudēja apmēram 10% no savu dzimšanas svara. Bērniņu barojot ar krūti, mēs piedāvājam abas krūtis, katru vidēji 15 minūtes. Sākumā krūtis var būt sāpīgas, taču tam nevajadzētu būt ilgi. Sarunājuši, ka mēs viņu netuntulējam. Ja? Viens krekls, viena bikse vai, teiksim, viens šitas, ar to pilnīgi pietiek. Nevajag baidīties taisīt logu vaļā, vēdināt. Ja? Viņi vērsties telpā, protams. Neturat viņu pavisam tā caurējā, ja? Bet, protams, ka jūs taisat vaļā un viņai,
Viņai labāk patiks svaigs gaiss nekā nē. Alise un Arvīds vēlas zināt arī visu par potēm, kad un kā tas notiek. Kopš 1. janvāra tad ir jauns vakcinācijas kalendārs, un dzemdību nodaļā vairs netiek veikt vakcinācija pret B hepatītu. Un tāpēc dzemdību nodaļā 3. dienā parasti veic vakcināciju tikai pret tuberkulozi. Nākošā vakcinācija notiek pēc kalendāra, un nākošās kombinētās vakcīnas ir 2, 4 un 6 mēnešu vecumā. Tas ir pie ģimenes ārsta, kad ģimenes ārsts jums vajadzētu tā būt, ka izstāsta par visām iespējamām labumiem un sliktumiem, kas saistīti ar vakcināciju, un tad izspriežot visus kopējos par un pret, tiek veikta vakcinācija. Nevienu bērniņu ārsti nevakcinē bez vecāku piekrišanas, taču ārsti iesaka māmiņām un tētiem būt apdomīgiem, atsakoties no vakcinācijas. Pasaka godīgi, tuberkuloze Latvijā zeļ un plaukst, pietiekoši daudz, tāpat mūsu slimnīcā droši vien pietiekoši daudz, dzird 5 minūtēs, ka vismaz 1 pa nedēļu, par pieaugušiem runājot, tiek pārsūtīts uz tuberkulozes slimnīcu. Alise un Arvīds saka, ka neprātīgus lēmumus nepieņemšot, tomēr solās vienmēr konsultēties arī ar savu ģimenes ārstu, kuram uzticas. Un kad īsti jaunā ģimenīte varēs doties uz savām mājām? Ja Alise un mazulīte jutīsies labi, tad jau 3. dieniņā tas droši varēs notikt, kur mēs viņus noteikti apciemosim. Mums kopā ar Kati būs ļoti daudz skaistu un neaizmirstamu brīžu, jo mēs mācīsimies kopā ar viņiem, lai saprastu, kā tas ir būt vecākiem.